Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apkārts izdevusi grāmatu par problēmu, kas pēdējos gados uztrauc daudzus un tiek ļoti apspriesta, it īpaši tos, kas rūpējas par savu veselību un uztraucas par tīru vidi. Tas viss Žila Ērika Seralīnī darbā ģenētiski modificētie organismi, kas maina pasauli. Autors apraksta ģenētiski modificētos organismus visā to krāšņumā un postā, sniedzot detalizētu ieskatu to vēsturē, attīstībā un izplatībā, kā arī apraksta Freida Grifita zinātniskās nejaušības, jau radītās un prognozējamās sekas. Seralīnī pievēršas arī jautājumiem, kas nodarbina daudzu cilvēku prātus. Kas īsti ir tas, ko mēs ēdam, vai un kā ģenētiski modificēto organismu lietošana uzturā ietekmē mūsu veselību? Kādēļ produkti, ko pērkam veikalā, nav precīzi marķēti, tādējādi liedzot iespēju uzzināt, vai to ražošanā izmantoti ģenētiski modificēti organismi? Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.